Labi, kolēģi, es domāju, ka mēs varēsim arī sākt. Pulkstens ir 10:02 pāri. Šodien ir Sociālo un veselības jautājumu komiteja. Darba kārtībā paredzēti 2 lemjošie jautājumi. Varbūt kādam ir kaut kas piebilstams, papildināms pie darba kārtības, kolēģi. Nevienu ierosinājumu neredzu. Tātad uzsākšu balsošanu par darba kārtību. Par 5 pret atturās nav. Tātad esam pie pirmā darba kārtības jautājuma par Sarmītes Pabērzes atbrīvošanu no sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Ozoli vadītāja amata. Ziņo Jānis Daiders. Jānis ir Zoomā. Jā, esmu. Jā, labi, Jāni, lūdzu. Jocīgi izklausās. Sarmīte ir pensijā, bet mums vēl jānobalso. Jāatbalsta. Labi. Saņems Sarts Ozola vadītājs Sarmītes Pabērzes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata 26. gada 7. jūniju sakarā aiziešanu pensijā. Lūgums atbalstīt un virsīt domas sēdi. Tāda ir šī kārtība, jā, kad doma pieņem vai ne un atbrīvo no amata. Jā, kolēģi, es domāju, viss ir saprotams. Kādam ir kaut kas piebilstams, ticamāk jau, ka nav. Uzsāku balsošanu. Par 5 pret atturās nav, tad jautājums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, Jāni. Labi, paldies. Tātad esam pie otrā darba kārtības jautājuma par nekustamā īpašuma Rupsala Ošupes pagasts Madonas novads nodošanu nomā sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai. Ziņo Gunita Kampe. Labdien! Gunita. Lēmuma projektu sagatavos, lai nodotu nomā nekustamo īpašumu Rupsala Ošupes pagastā sociālās aizsardzības funkciju nodrošināšanai, pensijas sociālā pakalpojuma sniegšanai. Madonas novada sociālais dienests ir rosinājis attīstīt pensijas pakalpojuma pieejamību novadā. Īpašums Rupsala ir piemērots šāda pakalpojuma sniegšanai. Ņemot vērā ministra kabineta noteikumu, šajā gadījumā nomas tiesību izsole nav obligāti piemērojama, jo īpašums tiek nodots sociālās aizsardzības funkciju īstenošanai. Informācija par nomas iespēju tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē, nodrošinot atklātību un iespēju pieteikties uz nomas objektu. Ar lēmumu projektu paredzēts noteikt nomas termiņu uz 6 gadiem un nomas maksu atbilstoši vērtētāju noteiktajai tirgus nomas maksai. Viss. Jā. Es saprotu, ka te būs jebkuram iespēja pieteikties, vai ne? Jā. Gribētājiem ar noteikumiem, kas ir paredzēti. Jā, un ja vairāk pieteiksies, tad būs izsole jārīko. Tad būs izsole. Labi, varbūt vēl kas ir piebilstams sociālam dienestam pie šī jautājuma. Ilze. Es vienkārši gaidu šo procesu, kad mēs tiešām varēsim uzsākt iekārtot un būt šis pakalpojums, jo tiešām ir bijuši ļoti daudz dažādi gadījumi sociālai, kad ja mums būtu šis pakalpojums, tad mēs būtu daudz ko atrisinājuši un klientiem būtu tiešām mājas, ja tā var teikt, ko mēs uzskatām, kas ir līdzīgi kā grupa mājai. Šobrīd tiešām mēs esam gaidības režīmā. Un tas ir tāds izsapņots jau diezgan ilgs process ir bijis, kamēr mēs esam viņu uzlabojuši un aprīkojuši tieši, lai varētu sniegt šo pakalpojumu, tieši pensijas pakalpojumu.
Jā, bet es saprotu, ka viņš ir iekārtots jau, vai ne? Viņš ir pilnā Viņš gatavībā. patiesībā ir pilnā gatavībā, ir sakārtots arī otrā stāvā šī virtuve un viss ir uzlabots tiešām, lai atbilstu šim pakalpojumam, tad ir palikuši tikai tādas sīkas lietas salikt gultas, visu pa vietām un, protams, uzkopt, jo tur nav ilgstoši būts un ir taču jāuzkopja arī un tādas, un apkārtne arī jāsakot, tā kā, tas mēnesis būs vajadzīgs pēc tam, tad, kad pēc šī noslēgs līguma, tad ir vajadzīgs drusku uzkopšanas darbi. Bet tas ir tā domāts, ka labi, noslēgs līgumu, un tur būs arī otrs līgums ar pašvaldību par to, cik mēs tad ņemsim šo pakalpojumu. Jā, patiesībā, jā, mēs esam jau izdarījuši pakalpojumu to operatoru uz savām tām vietām, esam jau veikuši visu, kas ir oficiāli, un tie mums ir samarieši, kas ir uz šo pakalpojumu pieteikušies, viņi bija vienīgie, jo viņi Latvijā arī ir vienīgie, kuriem ir pakalpojums reģistrēts uzņēmumu reģistrā, kuris sniedz šādu pakalpojumu. Tā kā šobrīd ir tas gaidīšanas režīms tieši par to ēku, ko mēs nododam, un cerībā, ka šie noteikumi tieši uz šo pakalpojumu, kas ir noteikts, kad redzēsim, kā būs, tā būs. Viss ir jāpieņem. Jā, bet mums šajos izsoļu noteikumos ir kaut kāds specifisks ierakstīts, kad ir jābūt, jā? Tieši uz šo, jā, ka tas ir sociālais pakalpojums. Jā. Labi, tad, kolēģi, vai ir kaut kas, Zikfrīd, varbūt gribi kaut ko piebilst pie šī jautājuma? Jāsaprot ir tas, ka tiešām mēs gribam atvērt jaunu pakalpojumu, piemēram, pensijas pakalpojumu, un lai to atvērt, mums atbilstoši ir arī šī vide, šī ēka, teritorija ir, un līdz ar to es tiešām būšu priecīgs, ka mēs beidzot lietderīgi un netiecīgi izmantosim šo ēku, kas vairāk un mazāk arī ir bijusi iepriekšējos laikos ar sociālo pakalpojumu mērķēta. Šobrīd uzlabojot šo infrastruktūru, šajā gadījumā tieši ēku pielāgojot jaunajām prasībām, tiešām šis pakalpojums var notikt. Un es gribu pateikt to, ka jebkurā gadījumā tā summa ir domāta par esošo centrālo ēku, tie 51 cents, kas uz šobrīd ir novērtēts. Ja? Un nedomājot noteikti, jo tā teritorija ir daudz lielāka, 3 hektāri, šajā gadījumā tas tā nav. Un tad, es domāju, būtu mums ļoti grūti atrast par tādu summu, ja mēs šis teritoriju mēģinātu. Bet šajā gadījumā runa par centrālu ēku, kur arī šis pakalpojums tiks veikts. Un tātad, principā, ja mēs parēķinātu tīri, nebūtu izsoli, ja mēs pieņemam, ka arī 51 cents arī paliek par kvadrātmetru, tad, principā, par šo ēku mēs kaut kur pie 380 eiro varētu būt, bez PVN būtu jāmaksā. Bet pārējā teritorija nāk līdzi, un arī tam, kas izdomāja šo ēku, tātad komunālie pakalpojumi, viss tas uz viņu pašu pleciem, protams. Tādā veidā skaidrot to situāciju, un lai izdodas to mērķi mums sasniegt. Paldies! Jā. Bet es domāju par to nomu, tad tas mums bija tā kā arī noteikums no normatīvu aktu bāzes, ka mums ir jāiznomā par naudu, mēs nevaram nodot. Es īsti tad to esmu kaut kā... Mēs par to nomu, Artūr, nonācām tāpēc, ka patiesībā mēs saprotam, ka mums visas 24 vietas neaizpildīsies. Ja mēs šo pakalpojumu visu ar saviem klientiem aizpildīt, tad būtu šis deleģējuma līgums, tad varbūt nevajadzētu šo nomu. Jā, es sapratu, Ilze, jā. Cējam juridiski pareizo ceļu tā, kā tam ir jābūt. Jā, sakarā ar to, ka mēs paši negrasamies ņemt 100%, tad, teiksim, nodrošināt šo klientu loku, mūsu pašvaldība, tad arī, tas loģiski būtu, jā. Ja mēs svešiem piedāvāsim arī. Jā, tad viņiem tās brīvākas rokas arī rīkoties, jā, pēc saviem ieskatiem, teiksim, pēc tās situācijas, kura veidosies. Man vēl jautāt, tā kā vienu... Jā, Dāce?
Par to praktisko. Kā tas tagad notiks, piemēram, būs viena ģimene, Ilzītei viena ģimene būs ko ielikt, tad viņi vieni tur arī dzīvos? Vai kā tas notiks? Mums šajā brīdī ir jau apsvērta tādi jau tālāki plānošanas mērķi, zinot to, ka mums CESVNē top ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums, un tas lēmums ir pieņems, ka mēs aizveram ne tikai CESVNē, bet arī Dzelzavas aprūpes centru, un šobrīd diezgan mēs izskatām aprūpes centrā var ievietot klientu, kuram ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tas ir 3., 4. līmenis. Šobrīd ir diezgan daudz klienti, kuri aprūpes centrā atrodas ar 1., 2. aprūpes līmeni, kuri patiesībā varētu tikt ar sevi galā, un tas pakalpojums noteikti, ja viņš ir vientuļais pensionārs, tīri praktiski ir izrēķināts, ka tas pakalpojums sanāk krietni lētāk, kā mēs maksājam par sociālo aprūpes centru, un mēs arī ievērosim tās likumiskās normas, kad ar smagiem funkcionāliem traucējumiem klients, un tad, viņš būs arī drusku tā kā var darīt daudz ko pats vēl vismaz, var aiziet ēst, pagatavot, bet ieliekot aprūpes centrā, ja viņš arī atveseļojās un vairs nav kur atgriezties atpakaļ, tad šī būtu viena no iespējām papildus vēl sociālajiem dzīvokļiem, kas mums ir. Ir saplānots, ka mums būs jau uzreiz pakalpojumu nodaļai saplānots, ka nebūs tā, ka viena ģimene un tagad atvērs pakalpojumu būs tikai vieni. Noteikti nē, tad, kad arī paši šī te biedrība, ja tie viņi arī būs, tad viņi jau ir aptaujājuši apkārtnē, meklē tiešām dienesti, meklē, kur ir šādi pakalpojumi, lai cilvēkiem varētu piedāvāt. Tāpēc mums šāds ceļš mēs ejam, jā. Jā, es domāju, kad arī šis operators jau, kurš varētu būt arī Rupsalā, es domāju, ka viņš ir izvērtējis droši vien, ka daudz maz saprot arī to situāciju. Un, protams, viņš patiesībā arī bija viens no tiem, kuri tika uzaicināti pirms patiesībā saprast, kā varētu pašvaldība šo ēku apgūt. Jau iepriekš mēs visu kopā izstaigājām gan ar Aigaru un mani, un kas tas varētu būt par iespējamo, ja grupu dzīvokļus patiesībā tie noteikumi bija, ka bija jābūt drusku tuvāk infrastruktūrai, piemēram, lai viņi var nokļūt uz dienas aprūpes centru, un tā, tad tas bija viens, ko viņi piedāvāja, ka viņi šeit redz šo te pancijas pakalpojumu, kur cilvēki varbūt nav tik nav gluži, viņi nav aprūpējami, jo tur tad diezgan lielas investīcijas bija jāierīko lifts, vai lai varētu tikt arī 2. stāvā. Tā kā tas bija viņu arī viens no piedāvājumiem, ja es viņu varbūt nosaucu sākumā savādāk, tad šobrīd likumiskās normās, arī normatīvos ir šis pancijas pakalpojums, un viņi to vīziju arī jau piedāvāja jau cik gadus atpakaļ, man liekas, jau, ka tik jau vairs nebūs kaut kādi 3 gadi atpakaļ, kad tas lēmums tika pieņemts un no dienesta līdzekļiem tika uzlabota šī ēka, lai varētu būt arī 2. stāvā viss tas, kas ir nepieciešams. Un iepriekš arī jau tika sagatavotas visas vannas telpas, toaletes, patiesībā mums varbūt citos aprūpes centros nav tik šiki labi sataisīts, kā ir šobrīd šajā ēkā. Paldies, Ilze, jā, Zikfrīda. Jā, es gribēju pieminēt, ka nomnieks noteikti apzinās un arī to ziņas mēs runājot ar interesantiem par to, ka pašvaldībai nav pienākums nodrošināt visu piepildījumu ar mūsu klientiem. Tātad, jebkurā gadījumā tā tikai kaut kāda daļa, pārējo dabīgi viņu seks notiek ar saviem, dabīgi pa visu Latvijas piedāvājums, vai kur būs. Tā kā mums šeit tās saistības attiecībā varbūt ir, cik mums vajadzēs, tik arī mēs izmantosim no tāda principa. Mums vajadzības šobrīd arī ir. Un lai jānonāk kā Ilze teica pansionātā, tad ar 1. līmeni mēs varam piedāvāt pansiju. Skaidrs ir, jā, kad mēs esam uz šo gājuši un diezgan ilgu laiku jau, jāpamēģina visticamāk, jā. Tā kā es arī esmu par. Kolēģi, varbūt vēl kādam ir kāds viedoklis, kādi priekšlikumi?
Nevienu roku īsti paceltu neredzu. Uzsāku balsošanu. Par 5 pret atturās nav jautājums atbalstīts un tālāk virzīts. Saprotu, kad uz domes sēdi. Šodienas darba kārtības jautājumu arī esam izskatījuši operatīvi. Pabeidz izskatīšanu. Labi, kolēģi, paldies par darbu un tiekamies tad jau ceturtdien domes sēdē.